to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of... Sveiki, mani sauc Emīlija un prieks, ka jūs iegriezāties manā kanālā. Es izlēmu uzsākt sēriju, kurā es pamēģināšu rekreitot, pamēģināšu tāpat uzkrāsoties kā Instagramā kaut kādi guru. Es mēģināšu ar Latvijā pieejamiem produktiem sasniegt kādu tēlu no Instagrama vai YouTube vai kaut kādu ļoti populāru tēlu. Un šodien es ļoti sagribēju ar ēnām uztaisīt tādu kā ļoti izteiktu, bet ļoti maigu kaķeci ar ēnām, kas ir viegli izvetušēts man zem acīm un arī augšējā acu daļā. Un pamēģināju uztaisīt mākslīgos vasaras vaibumus, jo tā bija ļoti liela populāra lieta Instagramā un YouTube'ā, un es ceru, ka jums patiks šis video, un uz priekšu skatīsimies šo mazo garo tutoriālu. Es sākšu ar to, ka es izmantošu šos divus primerus. Pirmais ir NYX Pore Filler un otrs ir Lumene priekš sausas un normālas ādas primers. Es viņus vienkārši sajaucu uz savas rokas. Man patīk šī kombinācija ļoti, tāpēc, ka man ir ļoti sausa āda. Te pašā laikā man ir divas poras tieši šajā zonā, kuras es gribu, lai viņas ir izlīdzinātas, lai es panāktu to perfektu guldo ādas efektu. Un es vienkārši viņu iemesu savā ādā. Tādu kā kārtīgu masāžu uztais savai ādai. Tonālā es izmantošu Armani un LA Girl tonālos sajauktas nedaudz kopā. Es izmantošu divus pilienus šī, sajaukt ar vienu pilienu to, un tādā veidā es panācu perfektu toni, kuru es jau sajaucu pirms tam. Es taisu video. Pirms tam mazā tukšā bundiņā, un tad es vienkārši viņu klāju savas ādas. Un pēc tam es vienkārši to ar otiņu iebafošu savā ādā. Un šis tonālis ir ļoti labs priekš cilvēkiem. Šis tonālis ir ļoti labs priekš cilvēkiem ar savu ādu, bet te pašā laikā ļoti labs priekš jau nobriedušas ādas. Man ļoti patīk šis tonālis. Viņš izžūst ļoti svaigs un sulīgs uz ādas, ja tā var pateikt, ja tas skanēja loģiski. Un man ir ļoti savs āda ziemai tīpaši. Un man tajā pašā laikā vajag ļoti lielu sedzamību, jo šo aigu zonā. Un šis pat atšķaidīts ar balto tonālu padara šo tonālu ļoti sedzošu. Tas man ļoti patīk. Vienīgais skumjais mirklis ir tas, ka viņam ir diezgan paliela naudas summa jāiegulda, jo viņš ir diezgan dārgs. Bet, ja jums gribās to perfekto tonālu, ja jums ir savs āda, es jums noteikti ieteiktu pamēģināt. Protams, jūs varat pamēģināt Maybelline Fit Me. Esmu mēģinājis viņu, viņš arī nav slikts, viņš arī atstāja tā ļoti svaigu, bet ne tik ļoti kā šis. Man šķiet, ka L'Oreal ļoti oksidējās, un es nezinu, kāpēc. Bet es mierināju miljonus reižu, koši nedaudz uz plakstiņiem, pēc tam minimāli. Un pēc ar nelielu slāni es jau esmu panākusi diezgan labu sedzamību, un man ļoti patīk šis tonālis. Izmantošu Liquid Camouflage Catrice concealeri, kurš ir arī ļoti labs. Es vienkārši uzklāšu zem savām acīm šādi. Un šis concealers arī ir nenormāli labs priekš savas ādas. Viņš paliek diezgan svaigs un sulīgs. Es zinu, kā pateikt latviski dewy, tāds ļoti izteikti nematēts. Viņš nespīd un nelaistās, bet viņš nav īsti sauss paskatā. Es paņemšu šo pašu concealeri un uzklāšu viņu uz saviem plakstiņiem, jo man šķiet, ka šis concealers ir ļoti burvīgs kā bāze. Viņš dara savu darbu perfekti, lai nomaskētu visas vēnas un visu pigmentāciju man uz acīm. Un tagad es paņemšu šo baby powder, kur es izmantošu kā setting sprayu. Es zinu, ka daudzi nezin to, bet baby powderu var izmantot kā setting sprayu. Un es īstenībā to daru ļoti bieži. Es viņu izmantoju kā setting sprayu, tāpēc, ka man šķiet, ka ar baby powderu var panākt tādu kā gandrīz vai perfektu glūdu virsmu, var teikt. Un es paņēmu nedaudz uz otiņas, un es vienkārši viņu
Tev būtu vieglāk uztaisīt ar beauty blenderu, bet man nav līdz beauty blenderu šobrīd, tāpēc es to daru šādu otiņu, kur ir nedaudz samitinātā. Tad vieglāk pūderi paņemt uz otiņas. Es izskatos smieklīgi. Bet es palīdzēšu noturēt tonālo visas dienas laikā, un viņš tiešām nekustēsies, vispār nekustēsies, kas ir nenormāli forši, īpaši man. Došu Tēmeni Frame uzacu gēlu, un es vienkārši iekrāsošu savus uzacus. Padarīt šo uzacu vēl labāku, es vienkārši paņēmu uz mazas otiņas nedaudz konsīleri, un es vienkārši izlīdzinu tās vietas, kurās es iespējams neiekrāsoju pareizi, vai pa daudz, vai pa maz. Un es vienkārši padaru šo daudz akurātāk paskatā zem uzacis. Īsti nekad nelaboju augšējā daļu. Es noņemšu visu pudri, kas man ir uz sejas. Un pēc tam mēs sāksim ar visjautrāko daļu, jeb acīm. Izmantošu šo paleti, kā jau es teicu, ka es izmantošu viņu ļoti daudz, un es izmantošu šos divus stūrtoņus kopā. Es vienkārši viņus nedaudz sajaukšu kopā, un es viņu uzklāšu uz visu savu plakstiņu, lai radītu tādu kā nokrāsu. Un es vienkārši uzklāšu to ar Real Technique otiņu. Piepacelšu līdz pašai, uzacī nedaudz, un tad vienkārši izbīrīšu šo tonu uz āru. Pēc tam es paņemšu smalkāku otiņu, kas man būs no vienu komplektu, ko es iegādājos internetā, un šī būs šāda otiņa. Un es paņemšu šo sarkanīgi brūno toni, šādi, un mēģināšu viņu uzklāt maksimāli tuvu savām skrūstām iekšējā atsdaļā. Un es viņu neklāju maksimāli akurāti. Es vienkārši cenšos viņu uzklāt tā, lai viņu var redzēt. Un es vienkārši noskrienu gar visām savām skrūstām. Ņemšu šādu otiņu no Eko parastu otiņu. Es nezinu, vai jums vajag kaut ko mainījies paša jūs nosaukumu. Un es paņemšu atkal to pašu sarkanīgi brūno toni. Uzklāšu uz šīs otiņas, un tagad es pakāpeniski taisīšu to kaķeci, kas vienkārši ies uz āru. Un es to darīšu ļoti lēnām, sākumā atstīšu ēnas, jo viņas var birkt. Un es vienkārši ar ļoti maziem solīšiem taisīšu šo kaķeci, un es viņu gribu ļoti garu un tādu kā smoky uztaisīt, tāpēc šis nav ikdienas variants. Un tad es viņu vienkārši ņemu ik pa laikam vairāk pigmentu uz savas otiņas. Un klāju vairāk un vairāk. Un tagad es paņemšu to pašu pigmentu, kur es jau izmantoju savas acu plakstiņu, un viņu ielikšu ar šo pašu otiņu maksimāli tuvu savām lejas krostām, savienojot to ar šo kaķeci. Un es uzlikšu nedaudz vairāk šo pigmentu. Tagad es paņemšu to pašu otiņu, un es ļoti izvetušēšu iekšējos stūrīšus, visu plakstiņu. Šādi, lai padarītu to, kā tas ir ļoti miglains un iznāk no paša stūrīša, jo man šķiet, ka tas izskatās pārāk akurāt augšējā daļā. Un, kad esmu apmierināta ar šo, kā man ir sanācis, es paņemšu šo tumši bordo toni uz šīs pašas otiņas, un es padarīšu savu skrūstu daļu daudz tumšāku, kā arī nedaudz izcelšu pašu, tieši pašā stūrītī. Es vienkārši ielikšu šeit, pašā stūrītī. Un nedaudz šajā pašā sākumā. Es neiešu uz pašā augšu, bet pašā sākumā es vilkšu tādas kā mazas svītiņas uz augšu. Un tagad es paņemšu šo otiņu un nedaudz atkal to sarkanīgo brūno toni. Un es izretušēšu lejas daļu.
šādi. Tagad es noņemšu pudri no šīs acu un es ātri pabeigšu otru aci un atgriezīšos atpakaļ. Kad mana aci ir izdarīta, es paņemšu un noņemšu pudri no savas sejas ar otiņu, kur man nokrita fantastiski. Un šis nav, kā es jau teicu, ikdienas variants, bet šis ir ļoti, ļoti populārs Instagramā. Un es to nopietnu, šis ir ļoti, ļoti populārs Instagramā. Es iegrāsošu iekšējo acis daļu ar melnu zīmolu, jebkurš derēs. Šādi, un tagad šis ir savienots diezgan daudz no šī tēla. Es vienkārši paņemšu šo pašu otiņu, kur es klāju, un spējuši tādu sarkanīgo toni, un tieši pie līnijas, kur man ir melnais lineris, es nedaudz sajaukšu to toni, lai tas visus savienotu. Šādi. Tagad es iekrāsošu savus skropstus ar skropstu tušu, un uzlikšu mākslīgās skropstus. Es vēl neesmu izlēmusi, kuras, bet es izlemšu to. Es domāju, ka es varētu pamēģināt Allure. Es tieši nopirku pagājušajā nedēļā šīs skropstus, kas ir 117. Es viņas vienreiz mēģināju uzlikt, un viņas ir tādas kā ar garākiem stūros, ko es arī gribu panākt ar šo tēlu. Es gribu kaut ko tādu, kas ir badabum. Tāpēc es ātri uzlikšu šīs uz savām acīm un atgriezīšos atpakaļ. Es uzliku virsū skropstiņas, kā jūs redzat, un šis ir padarījis visu šo tēlu daudz kopējāku. Un tas man visvairāk patīk, kad es beigās uzlieku skropstiņas, un es redzu to, ka viss izskatās fantastiski kopā, un man ļoti, ļoti patīk šis tēls. Man tiešām ļoti, ļoti patīk šis tēls. Es tagad ātri iekontūrēšu savu seju ar bronzeri no Make Revolution, jo par spītām, ka šis ir ļoti augsta toņa make-ups, es gribu nedaudz atsvaidzināt to, tādu kā siltumu zvaigiem, un es savācu matus cepītē, kā jūs redzat. Jo man šķiet, ka ar izlaistiem matiem nav tāds vavavum. Man patīk teikt vavavum. Šķiet, ka BuzzFeedā viena meitene saka vavavum, un man bija tāds, mazliet saskan tik labi. Un es paņemšu Naked 2 paleti, un es paņemšu toni Verve. Šis ir tas tonis. Un es viņu izmantoju bieži vien kā highlighteri, tāds, ka viņš ir ļoti, ļoti augsts tonis, kas ļauj man viņu izmantot kā highlighteri. Diezgan perfekti. Un man patīk šīs skropstas, tāpēc, ka viņas iet uz āru garākas, un es uzlikšu arī highlighteri iekšējos stūrīšos, lai atgrieztu dzīvību savām acīm. Šādi, un tagad tas atgriez tādu kā siltumu manai acī. Es uzlikšu nedaudz highlighteri šeit. Un ar šo pašu otiņu izlikšu nedaudz highlighteri šeit. Un es ļoti gribu pamēģināt uzlikt mākslīgos saules bučus, kā es sauc saules raibumus, tāpēc, ka gan visi Instagramā tagad ir apsēsti ar mākslīgajiem vasaras raibumiem. Par spīti tam, ka pie mums ir ziema, un man likās, ka tas būs dīvaini mēģināt to, es to pamēģināšu. Ko es varu zaudēt? Es izmantošu šādu ļoti plakanu otiņu, un es izmantošu divu veidu uduci gēlus, gaišāku un tumšāku. Gaišāku, kas man ir iekrāsot uducīs, un viena tumšāku iesindrūšānu, kas ir espresso. Un es jums parādīšu atšķirību tumšākajā un gaišākajā. Tumšākais un viens tons gaišāks. Es paņemšu un iesprejošu Fix Plusu, ne Fix Plusu, bet setting sprayu, abos divus, lai padarītu viņus daudz šķirākus. Un tad es paņemšu ar šo otiņu un vienkārši viņu apvaļāšu tajā. Tad es paņemšu roku jebkurā daļā, un es vienkārši noņemšu lieko nost un likšu vasaras raibumus.
pilnīgi, kur man sagribās. Un es to daru ļoti vieglu roku. Un es atkārtoju to visu laiku. Man nekad dzīvē nav bijuši vasaras aizmumi. Ko es pateicu? Vasaras raibumi. Un es vienmēr nenormāli apskatu cilvēkus ar vasaras raibumiem. Ja man tas liekas tik nenormāli skaistas vasaras raibumi. Un pagaidām viņi izskatās tā netik ļoti ticami. Kaut arī viņi beigās arī neizskatīsies diži ticami, bet viņi izskatīsies ticamāk nekā šobrīd. Jo es šobrīd to daru otrais savā dzīvē, tāpēc nedžidžosim. Un es gribu uzsākt tādu kā Instagrama tutoriālu sēriju, kurā es vienkārši filmēšu to, ko jūs man iesakat. Droši tagojiet mani iekšā visādas bildēs Instagramā, ja jūs gribat, lai es to uztaisu tutoriālu tam tēlam. Un tad es vienkārši katru nedēļu dažas reizes uzkrāsošu 5 vai 3 tutoriālus. Attiecībā no tā, cik daudz man brīvā laika būs. Ar produktiem, kas ir pieejami Latvijā, un man tas šķiet ļoti jauka ideja. Tad nedaudz šeit esmu redzējis, ka cilvēkiem mēdz būt vasaras raibumi. Kāpēc man šodien viss tik aktīvi raksta? Šādi. Un es redzējis, ka šeit. Un tagad, kad esmu apmierināta ar šo toni, es paņemšu to pašu gaišo toni un uzlikšu viņu citās vietās. Turpat, kur es uzliku brūno, bet starp to brūno. Man patīk šis gēls ar to, ka es viņu uzlieku, un visas dienas laikā viņš turēsies uz manas ādas, un viņš nenoies. Un man šķiet, ka tas ir ļoti labi, tīpaši, ja es tagad taisu vasaras raibumus. Ja tas nozīmēs to, ka mani vasaras raibumi nepazudīs dienas laikā, man nebūs tāds kā, kuri mani vasaras raibumi, kuri man bija vasaras raibumi, tagad man viņi nav. Paldies, ka noskatījāties šo video. Es neprotu vispār vairs runāt. Lūdzu, piesakojiet manam kanālam. Neaizmirstiet to, ka jūs varat piesakot manam Instagramam, kas ir šeit Sudraba Kaja vai Emily Young vai arī Made in Latvija dzīve. Jūs varat piesakot jebkuram manam Instagramam un tagot mani visādās bildēs, kuras jūs gribat redzēt, lai es viņas izmēģinu jums parādīt, kā to panākt ar Latvijā pieejamiem produktiem. Es noteikti ar lielāko prieku gribētu redzēt jūsu idejas un jūsu piedāvājumus, ja man ļoti iepatikās un man šķiet, ka šis sanāca ļoti labi un man ļoti patīk šis tēls. Es noteikti labprāt aiziet ar šo tēlu kaut kur, un man tas šķita tik viegli, reāli. Tas bija tik nenormāli viegli, viss, ko man vajadzēja, ir šo paleti, kuru es nevaru beigt jums ieteikt. Šī ir VL Warm Neutrals NYX palete, un viss, ko es izmantoju, bija šis un šie divi sēnes, lai panāktu šīs acis, un man ļoti patīk. Bet, jebkurā gadījumā neaizmirstiet piesakot man, noskatīties kādu iepriekšēju video, un es jūs ļoti mīlu. Paldies, ka jūs pienācāt, un uzrakstiet, ko jūs domājat lejā par šo visu vagabumu, un tiksimies nākamajā video. Atā!